pirmā skolas diena, pirmais darba uzdevums, uzzīmēt gliemezīti, iepazīšanās ar skolotāju, bailes no skolotājas, bailes no visiem nepazīstamiem cilvēkiem, no tā, ka neviens cits nav pazīstams. Jā, tieši pirmā skolas diena. Es atceros, ka man gribējās iet mājās, jo man likās, es jau gliemezīti uzzīmēju, tagad laiks doties mājās. Es vienkārši iesniedzu šo savu darbu un teicu uz redzēšanos skolotāju un teicu, uz kurieni tad tu sataisījies? Nu tāda pirmā trauma varbūt, ka nevar darīt to, ko gribās. Man bija trauma ar krievu valodu, jo es nācu no tāda maza Siguldas, pat ārpus Siguldas pagasta, kur visi runāja apkārt latviski, tā skaitā arī mūsu krievvalodīgie kaimiņi ļoti labi runāja latviski. Es atceros, kad pirmā krievvalodas stunda man ir jālasa Luga, Kazļonok. Un visi apkārt perfekti to dara, lasa lomās, viss notiek. Un es nesaprotu ne vārda. Par skolu atceros, ka mums bija pirmā stunda 8 sākās un vienmēr bija šausmīgi augsti. Pēc pirmās stundas mēs stāvējām visi tur gaitenī pie logiem, kur bija radiatori un sildījām rokas uz tiem radiatoriem un skatījāmies ārā, kā sniegs. Tas bija tāds spilgtākais iespējas. Un es vienmēr domāju tajos brīžos, kas es būšu, kad izaugšu liels un kas es būšu, kad man būs 30 gadi un cik man būs bērni un kāda būs mana sieva un apmēram tā. Mums bija klases audzinātāja, kurai dikti patika raustīt šitien te, ja kaut ko izdara nepareizi. Vai tu neklausi, vai tur ir kaut kāda pārkāpuma vai kaut kāds sods viņiem ņēma šajienas rāva vai ne. Tas bija tāds vienīgais. Bet, mēs šausmīgi respektējām skolotājus. Skolotāji tur bija Dieva vietā. Tur nevarēja neiepīkstēties, neiečīkstēties. Mana klases audzinātāja bija literatūras un latviešu valodas skolotāja. Un tas man vairāk saistās ar daļu lasīšanas konkursiem, ar pulciņiem, ar mācīšanos ģitāru spēli un ar tautas dziesmām. Tāda ģimenes sajūta, kā jau lauku skolā, vecā pilī, un visi viens otru pazīst, visi vienā pagastā dzīvo, kolhoza laiki, starp citu, arī tas, kad skolas sezona sākās ar iešanu lasīt kartupeļus kolhozā. Literatūra ļoti patika. Matemātika. Patika, jo labi sanāca, bija interesanti, likās loģiski, bija tāda patīka, tāda pildot matemātiku, bija tādas labas sajūtas, tīri fiziski arī. Kaut kā tā, līdzīgi, kā, nezinu, peldot, teiksim, ir labas sajūtas, tad matemātikas uzdevums, it kā tas ir darbs, bet bija tā patīkami tā, ka kaut kas liekas kopā un sanāk tā kopbildi un viss sakrīt un tā. Man ļoti patika dabas mācība. Man patika par lapiņām, puķītēm, vai tālāk, ka tā bija tomēr lauku vidusskola un visapkārt tur mēs ļoti izjutām pavasarus un dabas parādības dažas, un arī skolā tomēr es atceros, ka mācīja mīlēt to dabu, varbūt tajā laikā caur to dabu. Tie skolotāji vēlējās, lai mēs mīlam Latviju, un tad es pati pētīju visādas lapiņas, tādas un gāju uz mežu. Tas man tā ļoti gāja pie sirds. Baigi foršā bija literatūra pasniedzēja. Viņa ļoti interesanti stāstīja un vienmēr visus mīnāja. Viņai bija tāda rotaļa pistolīte, ko viņa vilka ārā visiem tēmai. Tāda baigi jautrā. Es skolas telpas atceros vidi, staigāšanu, starpbrīžos, rokās sadevušu, kad mēs sadavāmies rokās pa apli visiem skolas lielajā gaitenī, kad neviens nedrīkstēja skriet, neviens nedrīkstēja skaļi runāt, neviens nedrīkstēja pretī runāt skolotājam. Par zēns arī ar zēniem, un mums vajadzēja. Bija īpašās reizes, kad zēni sēdēja ar meitenēm. Tā bija tādas pirmās reizes, kad mēs kaut kā īpašāk, pirmo reizi kaut kā tā īpašāk iepazināmies meitenēm. To es tā atceros. Tā bija latviešu valodas stunda, un tā bija latviešu valodas stunda, kurā mēs mācījāmies glītrakstīšanu. Par pamatskolu? Viss forši patika. Bija labi.
mācījos mazā skolā un bijām 111 cilvēki. Attieksme pret katru ļoti individuāla. Uz katru reizi latviešu valoda, matemātika, fizika, angļu valoda vienmēr bija jāzina, ka tevi izsauks, jo tu esi viens no 12 cilvēkiem klasē. Un variantu nebija. Pats krīts un pat tāfele man nepatika. Savs krīts un čerkstošs tāfeli. Tas nebija priekš manis. Sevišķi ienēdz, kad klases priekšā tāfeli vispār nokrit uz grīdas. Es laikam biju pārāk aizdomājies par to. Bet tīri tā publiskā vide, kur tu esi priekšā, tā kā uz skatuves, tā man nebija problēma. Es atceros tāfeli, atceros krītu, atceros, kā tas krītis smaržo, cik viņš bija neērts. Es atceros labas lietas. Es atceros, ka mums angļu valoda ļoti interesanti mācīja un ka bija tāda personīga attieksme. Es atceros, ka manai klases audzinātājai mēs visi bijām kā tādi bērni un nepārspīlējot, bet to varēja sajust tajā ikdienā kaut kādā. Tas ir tā forši.